Tā bāka, kas pie sapņiem ceļu rāda no sirdsapziņas. Esmu 3 brīnišķīgu bērniņu mamma un aktīvi nodarbojos ar dziedāšanu. Tā ir mana sirdslieta un dzīvesveids. Mana biznesa ideja vokālās studijas atvēršana radusies jau sen, kopš tiem laikiem, kad es pati sāku nodarboties nopietni ar mūziku un apmeklēju vokālās nodarbības. Tad es nodomāju, ka es arī vēlos darīt tādu darbu, kas nes prieku un ir mana sirdslieta. Šobrīd, kad mani 3 brīnumiņi prasa daudz uzmanības un laika, šī ir mana iespēja, atverot vokālo studiju, turpināt savu sirdslietu un ar lielāko prieku nodot savas zināšanas un pieredzi savas vokālās studijas skolniekiem. Biznesa ideja vokālās studijas atvēršana ir mana papildnodarbošanās, jo šobrīd esmu bērnu kopšanas atvaļinājumā ar 3. bērniņu. Kā lieliska iespēja realizēt manu vīziju bija konkurss Mammu biznesa Mārupē. Pateicoties iegūtajam finansējumam, es varēju aprīkot savu studiju ar visu nepieciešamo tehniku, un es varēju iegādāties kvalitatīvu tehniku, kas ir ļoti svarīgi vokālajai studijai. Projekta rakstīšana nebija sarežģīta, to es darīju pati. Bet man ļoti palīdzēja Mārupes domes atsaucīgie darbinieki. Zvanīju, konsultējos, un viņi vienmēr atsaucīgi, priecīgi atbildēja, visu palīdzēja. Šobrīd manā studijā ir laipni gaidīti bērni un jaunieši no 7 līdz 25 gadi uz privātajām vokāla nodarbībām, kurā ik viens varēs atklāt savas vokālās dotības un izkopt tās, kā arī tie, kas vēlas iepazīt mūzikas pasauli un izmēģināt sevi tajā. Citām mamām es novēlu sapņot, jo, kad kaut ko ļoti vēlies, tas noteikti piepildīsies. Un noteikti nebaidīties realizēt savus sapņus.